Šodien mēs braucam uz Lielvārdi. Es domāju, šo mēs būvām. Mums, kas sanāks. Mēs esam Lielvārdē un mēs iesim uz šito lielo akmeni. Vai ne? Tu esi excited? Big rock. Mēs atradām tirdziņu, bet tirdziņš vācās nost. Fuck. Es šitī gribēju kaut ko nopirkt. Italian food vēl ir pieejams. Tiramisu. Tira, I miss you. Labdien. Ļoti garšīgi itāļu ēdienu. Gribadi un risotto, garšīgi risi itāļu. Paldies jums par piedāvājumu. Tā kā Turcijā. Varat šito vienu nospert. O, regi, to mēs tev būzi. Dabīga kafija un braunīs jau 5. Tu tik lēti. Tu man braunīs. Es brīnos, kā Lielvārdē. Tāpatās ļoti lēts veikals šitie tā nemaksā veikalā. Zināju par tādām limpu kolām. Do you wanna Lucky punch. Wow, šis tik skaisti izskatās. Šitādi es gribētu. Mēs esam tūlīt taistas kafijai. Tas ir kapučīno ļoti lielā krūzē. Un saldējai brunatei. Build, curate, and listen to your playlists uninterrupted. Oh my god, tik kors. Reāli mēlā, bet Man ir ļoti garšīgi. Redz? Redz. Izskatās sulīgi. Viņa ir tāda kā samalta. Marmelāds samalts. Kad nevar redzēt, bet tur ir marmelāde, tur ir cepumi arī. Ir pagaršot? Protams. Skāps? Man iekītot tās pārsliņas tur. Jā. Paņem no sāniņa. Vai to tevi? First sip. Public drinking on a Sunday. Mētolī. Kas nu būs? Vakar zālītē pievilkās 2 reizes. Es šodien nevaru aizsniegt. Oi, Nē. man salšķī tāds visu ar kaut kādu manšu. Nu, reku tajā pusē, reku tur. Oi, Tomas, es nevaru. Davai. vispār. Es nevaru vispār. Da. Es nevaru. Kas tās bija, Elizabete? Es nevaru nospēks. Tā sēdēšana tajā vilcienā. Es baigi noguru. Nebūs šodien. Lauksaimnieks kolhoza Mārtiņš 6. gadā, kad zēns vēl bija pavisam mazs, nomira tēvs Mārtiņš. Pēc viņa nāves ģimenē vēl. Prieks ir neaprakstāms, laime ir gaisā. Oho! Lielvārde ir iekarota. Lec lejā. Baigi augsts. 1,5 stundu vēlāk, un mēs esam nonākuši līdz Dižakmenim. Un pie krāsainām olām. O, tas ir patiesi, ka lielais Kristaps uz olas. Tas ir, ne, viņš taču bija, kas Daugavā tur cīnījās. Nē, tas ir Lāčplēs. A kas ir lielais Kristaps? Lielais Kristaps nesa pāri Daugavai kaut kādu bērnu, man liekas. Dižakmens un Dižcelms. Tas ir Dižcelms. Varbūt. Un viņš kā soliņš, Jā. vai ne? Nav kāds akmens, ko iemest iekšā. Tā kā nogribējies. Iedomājies, varētu to lielo akmeni paņemt un te ieripināt. Iedomājies, kāds būtu. Reku čiekurs vismaz.
forši tā sajūta, zin, ka tu aizmet un tas ļukšs beigās. Nu, davai, pirmais akmens metiens. Kas tā pa upi? Daugava pieņemsim? Šī ir Daugava. Šī ir Daugava. O, tas ir tāds dziļais. Nu, bet forši sajūta, ne, ka viņš... Otrs. Arī dziļi bija. Iesim tālāk. Esam nonākuši līdz Lielvārdes pilī. Pilsdrupām. Latvija! Kas zin, tie zin? Jāsas skaties. Mazo pikniku uztaisīt, zin, parunāties. Kaut kad aprīlī varam to rādīt. Utro vēl mājās vakariņas būs. Nē, mēs tikai pa ceļu. Tā jau būs garš video. Tātad mūsu ekskursija šodien pa Lielvārdu ir noslēgusies. Un tagad mēs steidzamies atpakaļ uz vilcienu. Parāds, kā tu steidzies. Steidzies pietiekami, ja viņi tev apsteidz. Jā, vai nē? Bija ļoti forša diena, man patika, kā tev? Jā, ok. Varēja būt Lielvārdas alus vairāk, bet kopumā ļoti forši. Jā. Kur mēs nākamreiz brauksim? Uz Ogri brauksim. Nu, uz Kuldīgu vispār. Nē, rakstiet komentāros, kur jūs gribat, lai mēs aizbraucam, un mēs novērtēsim jūsu pilsētu vai ieteikto pilsētu. Un, ja jūs gribat, lai mēs nākamajā video braucam uz Tārgalu, spiediet laiku. Labi, viss tā. Saki, bučos mīlu un iedod kaut kādu uzvaras dancīt. Stāv jau.